Laiks rit vēja spārniem. Oktobris jau tuvojas savai izskaņai, aizvien biežāk līst. Kā pavadīt garos rudens vakarus un ko tukumnieki iesaka apmeklēt tukumā? Lai garos vakarus padarītu īsākus, to mēs devāmies noskaidrot. Ko jūs darāt tumšajos rudens vakaros? Spēlējam futbolu. Futbols. Tikai futbols. Tikai. Un ko jūs ieteiktu citiem jauniešiem apmeklēt tukumā, lai kliedētu garlaicību? Kādas vietas populāras tukumā? Karatē klubs. Jā, basketbols var, futbols ir. Var pabraukt pa skateparku, ja tā baigi gribas. Ko jūs darāt garajos rudens vakaros? Kā jūs tos pavadāt? Atpūšos un mācu cilvēkiem dejošanu. Un ko jūs ieteiktu citiem tukumniekiem apmeklēt? Kādas vietas tukumā būtu tās populārākās? Tukuma pilsētas kultūras nama. Tur ir visādi pasākumi. Lai vienkārši cilvēki nečīks, kad nekas nenotiek tukumā, un tad vienkārši cilvēki nemāk lasīt afišas, jo afišas visiem stāviem salikas. Tukumā gan Rimīgi, gan kultūras namam ir, gan arī tagad stacijā ir atklāta afišu stends. Tur var cilvēki arī stacijā, piemēram, braukt un skatīties afišu stendus. Kuras tās foršākās vietas, kur varētu pavadīt vakaru? Kur atpūsties? Tā kā? Evita man jāiet. Jā, es domāju, tagad ir atvērties jauns klubs, tā kā babūn tur pa dienu var iet pasēdēt, tā arī tā jauki. Es nezinu, kafejnīca, kur tā omulīgāk, siltāk, es domāju, šis jau augstajā laikā. Sēžam mājās, dzeram karstu teju, paēdam, izmacamies. Dažreiz ārā izejam ar draugiem. Un kuras būtu tās vietas, ko jūs tukumā apmeklējat? Mēs bieži apmeklējam otrās vidusskolas stieņas, stādēju treneris, stadionas. Ko jūs citiem ieteiktu apmeklēt? Stadionu. Jauniešu centru varētu, Lētas halli, centru, tur arī interesanti. Nodarboties ar sportu. Jā. Kā jūs pavadāt šos garos rudens vakarus? Ejam spārdīt maisus! Kur kādas maisus? Tur, kur lapas ir iekšā. Katru vakaru? Ne, katru dienu gandrīz.